Iesākumā es gribētu sākt ar nelielu uzdevumu. Jā, es tev nolasīšu dažus citātus no latviešu filmām. Nav nekas sarežģīts. Tev vienkārši jāpasaka, kas tā ir par filmu, vai tu piekrīti šim apgalvojumam. Un mazums varbūt tev arī dzīvē kādreiz tā ir bijis. Gatavs? Jā. Labi. Es biju varens. Un būsi. Un būšu. Tas ir vienkārši ceplis. Tas ir ceplis. Nu, es nezinu, man liekas, man ļoti patīk šādi, jo vairāk latviešiem būtu šādi uzņēmēji, jo mēs būtu tādi spēcīgāki visā savā ekonomiskā varenībā. Tā kā man patīk tas. Un es domāju, ka katram, kurš ir kaut kādā biznesā, uz to jācenšās. Tu esi kādreiz šos vārdus pie spoguļa teicis? Nē, nekad neesmu teicis, bet tas nenozīmē, ka man viņi ir sveši. Bankrots ir tad, kad nekā nav. Nu tas arī ir vienkārši. Tā ir Ezera sonāta. Tieši tā. Vēl nesen skatījos par puiku raidījumu, baigi interesanti. Asbesta vecene. Tas arī ir vienkārši. Tas, zini, kā tajā padomju laikā jau nebija daudz komēdijas, bet šī tā bija tāda diezgan jauka, kura vēl pie tam ir ar ļoti precīzu dramaturģiju. Jā, tas ir dāvana vietuvē sievietē. Tu kādēļ esi veltījis šos vārdus kādreiz? Pat ja ne acīs skatoties. Protams. Bet tad mēs tādus nezinām. Tur ir daudz citādu sinonīmu šādām sievietēm. Ir gan, jā. Svētais Juri, palīdzi man savaldīt šitās kazas. Man šķiet, ka tā ir Streiča filma par puika. Ne, tas nav? Cilvēku bērns. Cilvēku bērns, pardon. Ar kazām ir bijušas problēmas. Es domāju, arī ir bijušas. Man liekas, Streičs vispār ir populārs un slavens ar to, ka viņš no dzīves skatās ļoti daudz situācijas un liek saviem varoņiem mutē. Galvenais, lai kājas būtu siltas. Man šķiet, tas ir Emīla Nedarbi, un Emīla Nedarbi ir tāda arī jauka filma, kur vecmeistari darbojās Ārs Brasla un tā tālāk. Ļoti, ļoti forša filma, jā. Tev ļoti labi sanāk. Un es vēl pie tām pateikšu tā, ka tām kājas ir tā, kad es savam 16-gadīgam dēlam visu laiku šo teicienu katru dienu saku. Jo viņš tad grib, nezinu, kāpēc krokšos vai tenisšķībās iet uz skolu tagad. Un viņš viņam saka, bet kājas siltas, un tāpēc tā. Viņš saka, ko tur multi, kādas kājas? Bet es domāju, ka to ar laiku saprot, kāpēc tās kājas siltas. To jauns cilvēks to nesaprot. Skatos Lāsmiņa smuka meitene, bet izaugs un būs tāda pati rasna govs kā mamma. Kad iet par rasnām goviem, tad uzreiz ir pa Streiču runa, bet šitā laikā no tā... Atslēgas vārds Lāsmiņa. Lāsmiņa, jā, Lāsmiņa. Ērikonkuls. Vai tik tas arī nav Emīla Nedarbi, ne? Tur padodos. Tāda mašīna ir, un Jāņi tiek pieminēti. Limuzīns, jā. Limuzīns Jāņaks krāsā. Bet izklausās pēc Streiču uzreiz kaut kas tāds. Pēdējais citāts. Do you speak English? Puisī. To es labi zinu. Būtu jāzina. Jā. Tā ir, man vien ļoti jauka filma, ko mēs kopā ar Zvaigznīšu brīdi, kādreiz ļoti populāru tādu satīrisku humoru. Bija tāds radio raidījums Zvaigznīšu brīdis. Mēs taisījām tādu filmu Ceļojums uz Tukuma. Man ļoti mīļi ir. Un galvenais vēl nesen pirms traģiskā notikuma es vēl runāju Jāni Vaišļu un teicu, humors cipeniec, uzbliežam Tukums 2. Visi piekrīt. Tagad jau, kā bez dažiem aktieriem jau grūti būs, lai arī aiziet. Jā, bet tas būtu skaisti, ja jūs to būtu realizējuši. Tas būtu šausmīgi skaisti, jo tur bija tādas daudzas vietas, kuras palika tādā nevis pusratā, bet tā gaisā, un tad viņas varētu mazliet parisināt vēl tālāk gaisā. Paldies par tavām atbildēm, ļoti labs rezultāts.